Cope Sports Special sērijā ietilpst arī Japānā ražota Japāņu kvalitātes, izcils kvalitātes pītā aukla. Kā redzat, mēs viņu esam izpildījuši lime zaļā krāsā. Ko tas dod? Tas dod pie iemetiena jūs varat kontrolēt mānekli, kur viņš lido. Pie izvadīšanas un tīšanas jūs varat kontrolēt mānekli vai sistēmiņu, ko jūs darāt. Tātad šī spilgti zaļā krāsa, redzat uz fona, kā viņa izceļās, viņa dod jums maksimālu jūsu darbības kontroli. Tātad centāmies viņu izveidot, kas, protams, makšķerniekam ir svarīgs. Izturīgs, uzticams un lai viņš produkts piedāvātu maksimāli vajadzīgākās īpašības, kuras ir nepieciešams makšķerēšanā. Tātad 8 dzīslas jums dod iemetiena attālumu, aukla būs klusa un maiga. Neizdos nekādu skaņu, tāpēc komforts būs maksimāli patīkams un efektīvs. Aukla ir ļoti gluda, jo viņa ir apstrādāta ar īpašu pārklājumu. Redzat, varbūt var dzirdēt, protams, nevar dzirdēt, ka es velku pa viņu, jo viņa ir tiešām ļoti gluda. Kas vēl ir īpaši un efektīvi šai auklei? Viņa ir ļoti tuvu savam rakstītajam diametram. Veikalos ļoti grūti ir atrast, lai būtu rakstīts diametrs un atverot spolīti būtu uztīts apmēram tas diametrs, kāds ir rakstīts. Mēs esam ļoti tuvu šim diametram. Tas arī liecina par auklas kvalitāti un efektivitāti. Aukla ir 150 metri tinumā ar diezgan lielu testu un ļoti lielu precizitāti uzrādītiem diametram. Tātad, kā redzat, man rokās ir feeder makšķere, šeit ir man 3 veidu spinningi un visām es esmu satinis sevis ražoto pīto aukliņu. Tātad ar to es gribu jums pateikt, kad auklu var izmantot kā spinningošanā, tā feedera makšķerēšanā. Teorētiski arī droši attiecīgo diametru varat arī izmantot jūras makšķerēšanā. Kaut arī jūras sāls nedaudz tā kā to auklu deldēs, bet tik vai tā viennozīmīgi viņu arī var izmantot jūras makšķerēšanā. Tātad reāli makšķerēšanas veidiem nav nekādu ierobežojumu. Kur man ir feederīts, man ir heavy feeders mašīnā, ja? Un arī ir uztīta mana aukla. Es, teiksim, feederī izmantoju 1,2 diametru un 1,5 diametru pēc Japāņu klasifikācijas. 1,2 es izmantoju līdz 70, maksimums 80 gramīgām barotavām un 1,5 no 90 uz augšu. Tātad, kāpēc? Lai nebūtu pārsteigumi, lai tā aukla netrūktu, jo nevar uztīt vienu auklu un izmantot viņu visam tā kā. Tāpēc katra aukla ir domāta savai tehnikai un saviem makšķerēšanas virzieniem un veidiem. Nevar uztīt vienu un dragāt visos variantos. Tātad rekur ir feederīts ar aukliņu. Lūk, tātad šī spole man ir domāta lašiem un arī zandartiem. Šobrīd viņi ir uz zandartu kāta, ar ko es makšķerēju veiksmīgi zandartus gan pelāģijā, gan džigā, gan arī ar dropšotu. Tātad, un arī lašiem. Diametrs ir 1,2. Vēl nereizi nav pievīlusi. Lielākais lasis, ko esmu izvilcis, pagājuši gadu ziemas apstākļos, kas ir apgrūtinoši apstākļi priekš auklas, priekš izturības, ledus, vīžņi un vispārējais, apmēram 12 līdz 13 kilogramīgu laseni izvilku, bez jebkādām problēmām. Cīņa ilga apmēram 20 kapekā minūtes, auklu nepievīla. Nākošais kātiņš. Redzat, 1,5 diametrs, šo es makšķerēju no laivas ar panoptiku zandartus uz doto brīdi. Arī piecirtiens ir bijis 3 metri no laivas, 3 kilogramīgu zandartu. Aukla nepievīla. Tātad, nākošais, 0,6 diametrs. Šis ir mikrodžigs, domāts asaru copei vai vieglai copītē līdz 10-12 gramīgiem māneklīšiem. Arī der, viss strādā izcili, reizi nav pievīlusi. Būsim pateicīgi, ja jūs izvēlēsieties mūsu latviešu kompānijas radītos produktus un atbalstīsiet savējos, jo kopā ir spēks.